Nu ko, turpinājums ar Airoksu. Bišķīt arī čaina. Tātad čaina ir visa pabeigta. Visu nokrāsoju, rek šitāda sarkana, tagad viņi ir. Brīnums, es biju braucis šodien. Viņu var īstenībā arī ratā uzcelt, nav nemaz tik grūti. Nu, protams, nav tā kā ar manējo, ka viņš baigi viegli tā kā ceļās, bet, ja pacenšās, tad var uzcelt ratā. Tā, nu vienīgais, ko es paspēju jau salauzt, ir šiten te. Šitais te. Es tur iekausēju tā, lai turās kopā, jo man nebija šiten skrūve, un, karoči, es tā braucu, skatos, viss šitais te tā kā atnācis vaļā ir. Jo es esmu bišķītiņ stulps un neieskrūvēju te skrūvi. Un nezinu, cik ātrums kaut kāds 60 bija, un vienkārši aizlidoja projām. Šitajā daļā viss saplīsa, šitais aizlidoja projām, un palika ceļu vidū. Bet, nu, labi, ka nekas nesaskrāpējās. Reāli, šitien viss ir kārtībā izņemot. Nu, jā, te tā nesmuka, es sataisīju viņu. Nu, labāk nekā divās daļās. Tā kā vēl tādi prikoli nedaudz. Nu, šitien nesanāca man skrūvīt, ieskrūvēt. Nav man vairāk tāds skrūvīts tā, lai visu sataisītu. Šitien es vispār nezinu, kāpēc tie ir caurums. Bet, nu, labi. Esmu jau dažiem saviem čomiem piedāvājis pārdošanā, tā kā iespējams viņš jau drīz nebūs. Bet, nu, vispār iet diezgan labi reāli. Priekš čainas 4 uz 60 viņš iet mierīgi. Tā kā, nu, es īstenībā pats sev pat tādu gribētu nopirkt. Tāds stok variants ikdienai. Bet, nu, labi, atgriežoties pie Airoksa, mēs ar Miku, kad tas bija laikam ceturtdien, uzlikām atpakaļ 6-pina aizdedzi. Visu šito atstājām, CDI tas pats, kas bija. Šitā spola arī tā pati, kas bija. Bet joprojām nevaram dzirkstēlu atrast. Nav ne mazākās jausmas, kur viņi ir palikusi. Nu, variants varētu būt tāds, ka vai nu CDI ir nomiris, jo mums jau pagājuši gadu kaut kad novembrī bija pazudusi dzirkstele, vai nu arī šitais spola ir nomirusi. Viens no abiem. Nu, vai arī trešais vispār tas, ka atslēga ir nomirusi. Jo šito miksu nopirka kopā ar 12-pina aizdedzi. Un iespējams, ka tur vadi ir atnākuši vaļā. Bet nu, tagad viņa vismaz fiksējās. Tāpēc mēs domājam, ka šito tāpat būs jāatstāj. Ja tur vadi apakšā ir atnākuši vaļā, tad vienkārši paņems salodēs. Un tad meklēs dzirksteli. Jo, nu, es īsti nezinu, kas vēl varētu būt. Visus vadus mēs atkal pa jaunam taisam. Vairāk reāli neatceramies, kas tur bija, kur kas gāja. Šitam arī viss tāds kolhos ir, godīgi sakot. Bet, nu, ar kaut ko jau ir jādarbojas. Nevar vienkārši tā atstāt uz vietas. Un vēl kas pa prikolu. Reku karburators, jā. Tūlīt attaisīšu gāzi vaļā līdz galam. Es attaisīju gāzi vaļā. Trosīt laikam ir iznākusi ārā. To būs jāapskatās kaut kad. Bet, nu, tā vispārējais, kā bija, tā arī ir. Nekas. Nu vēl miks noņēma no priekšējais bremzes pavisam. Lai baigi tur nesitās pret dakšu šitam visu. Nu, pa lielam tas arī ir viss pagaidām. Baigi nezinu, ko tu vēl var pateikt. Nu, šeit visi hermētiķi uz izpūtē, jo es tā domāju, ka tur iekšā tas flancis, vai kā viņu sauc, viņam nav tas O-rings, tā lai nelaistu garām, tāpēc mēs visu šitien ar hermētiķi apsmērējām. Lai vismaz kaut cik klusāks būtu, jo kliedz viņš riktīgi skaļi tad, kad viņš gāja. Tā kā jau tāda prikola. Nu, manējām viss kārtībā. Ik pa laikam parīstās. Tad vēl nevienā video nebija baigi teicis, neko varbūt kāds ir redzējis. Yamaha Spire, tas ir reņa. Iekšā Street Race tur ir. Kaut kāds Motofors vai kaut kāds Karbis 21, Polīni filtrs, Top Performance truba. Arī nopirka jaunu aizdedzi un dzirkstele pazuda. Bija vecā aizdedze, dzirkstele bija, bet negāja. Un tā kā raustījās, šāva ārā, šaudīja, ķipa tādā garā. Un te viņš arī visu ar vadiem kaut ko mēģina taisīt. Tā kā tā. Reku, te ir
vēl Reiņa LED lampiņas, nezinu, Malagutī vai viņš liks. Jā, tas arī Malagutī Reiņa ir viņam klins. Bet, nu, gadās. Nu, tā kā tāda prikoli. Nekā baigi te nav jauna. Tā, nu, es joprojām esmu tā pati diena, tā pati vieta, tikko iegāju YouTube'ā. Paskatījos, ka ir savākti 50 subscriberi. Reāli liels jums visiem paldies, kas atbalsta, skatās, liek laikus, komentārus. Un tā kā es biju vienā video teicis, ka, ja mēs savācam 50 subscriberus, tad it kā vajadzētu kaut kādu GoPro laikam nopirkt. Tā kā vēl tāda prikola. Iespējams, tagad arī būs jāpērk, jo rekur stiprinājums man palika no tās vecās kameras. No tās Ķīna veidīgā. Kā iespējams arī uz šito video kaut kad beigās pa vidu video iespējams jau būs GoPro nopirkts. Bet, nu, es neko nesolu vēl. Vēl būs jāparunā ar dažiem labiem. Tā kā tā. Tā, nu, rekur vēl pa Čainu, tā uz ātro. Kā viņi izskatās. Nu, rekur te ir tur, kur tā špakteli tāds nesmukums. Šitien, nu, te arī it kā ir kaut kas, bet baigi nemetās acīs. Otrā pusē gandrīz ideāli sanāca. Nē, es jau nekāds profesionāls krāsotājs, bet, nu, ir labāk nekā tas, kas bija. Un tā viņš izskatās apmēram. Nu jā, šeit viss bija ļoti bēdīgi, tāpēc ar savilcējiem, lai vismaz turās. Kur visi lukturi strādā, pagriezieni arī mirgo. Visi kā vajag. Reāli, tehniski perfektā stāvoklī. Nu, vizuāli, protams, ir kur piesieties, jā. Bet, nu, tā ir diezgan labi. Vēl te ir kickstarterim vieta kickstarterim, bet es neesmu viņu vēl uzlicis. Nu, vēl šitāds te prikols. Tas ir no tās reizes, kad Valters bija močījis un aizlidojuši tā plasmas projām. Un tur stiprinājumi nolūza, bet, nu, vismaz turās. Tas ir galvenais. Tūlīt izbrauksim, tepat aplīt. Nu, priekš Čainas, es domāju, tas, kā viņš iet, nav nemaz tik sūdīgi. Nu, te ir tādas uzlīmītas divas. Prikoli pēc uzlīmēja. Ir gan lielā kājiņa, ir kur mazā kājiņa. Kaut kur tur aiz plasmas noslēpusies. Labi, to es neņemšu nost. Aiz plasmas ir reāli aizķērusies, bet nu labi, viņa tur ir. Tā kā vēl tā. Tāda prikoli ar šito Čainu. Ja kādam interesē, var droši rakstīt, varbūt vēl būs pieejams. Cena 450. Biju parunājis ar Valteru, viņš teica, ka kaut kādu 450 varētu pārdot. Lai bišķītiņu viņš arī nopelnītu. Bet, nu, es domāju, cenu gan jau runājam arī ar to Valteru, visus var sarunāt. Tā kā tā. Nu, tas bija tā, uz ātro. Gribēju vēl parādīt par to Čainu, jo es domāju, otro daļu es nemaz neesmu nofilmējis. Vienkārši tā uz ātro uztaisīju šitādu apskatu un viss. Tā kā tā. Eļa arī īstenībā diezgan svaiga, tur ir, to es nemainīju. Līmenis arī ir, tā kā viss kārtībā. Un likt pasaka kaut ko YouTube'am. Ierakstā, jā. Ieraks raketa. Ne? Karoči liekam plasmas virsū. Šodien ķipa mītu uztaisījām, mēs tikai trietā būsim reāli. Nu, labi, nekas, pabraukāsim un visu. Mēs tur saskrūvēs visu un tad mēs mācam. Nu, tad gulēties, jā. Jauda. Jā, šitā ir jauda. Karoči, mēs no mīta esam atpakaļ. Bija viens džeks atbrauca, Jānis no Rīgas ar SR50 Tugenu. Normāls džeks. Viņam stoks ķipa ar C16
Kaut kas transmisijā uz Sotaku kaut kāds 120 varbūt iet. Nu, kroči, iet labi. Beigās ar Eiroksu mēs nepabraukājām, jo, kā tas Jānis teica, ka, reku pēļķītas muka. Tur ūdens pumpiem, karoči, saļņiki ir beigti un blīve. Tad to būs jānomaina. Tad rekur mums jauna plasmasa. Toms atveda. Miks nopirka. Nu, ārā skrūvgries mētājs. Nu, tur kaut kādi kaimiņi atbraukuši. Tur ir līnijas kaut kādas. Te man ir. Te, jā. Te viss ir. Te viss izskatās šādi šobrīd. Jautrs brauciens. Jā, ļoti jautrs brauciens bija. Mierīgi braucu, gāzu trosīti iesprūst vaļā, mani sanas. Un, jā, viss kārtībā. Šitan bišķīt salūza. Sataisīsim visu. Tā, kuru tā bija. Ot šitā plasmas. Nu, te gabaliņš tāds. Reāli pa lielam nekas tāds nav. Nu, te saskrāpēts. Reāli uzliku šito te stoku gaisa filtru. Gribēju iztestēt. Iztestēju. Ahujēni iztestēju. Bet nu labi. Es domāju, video te beigsies. Te kaut kad būs turpinājums. 3. daļa Eiroksam. Tad būs vispārējais. Jā, tad, kad būs viss sapirkts, tad būs turpinājums. Kad krāsos. Nu, to jau vēlāk.